ma ei tea, paar minutit. Ei ütle midagi. Ei, mis mõtle, ei ütle, aga kas tava. Labdien, barkavieši un barkavas viesi! 25. tautas muzikantu svētki turpinās, un kā tāda maza tradīcija ir tautas muzikantu, individuālo tautas muzikantu koncerts, konkurss, kur galvenie noteicēji esat jūs, kurš saņems muzikanta tabureti. Šogad taburetes ir uzmeistarojuši alūksnieši, un tas ir Jāņa Zeltiņa galdniecībā. Jānis Zeltiņš šogad meistaroja muzikantiem taburetes, tādas zemākas, tā lai svarīgi apsēstos, šogad sanākušas. Un uz skatuves šodien ir ciemiņi, par kuriem jūs nebalsosiet, jo parasti ciemiņi, kad atbrauc, tad visas balsis ir ciemiņiem, bet šis tāds koncerts, konkurss ir vietējiem, individuālajiem tautas muzikantiem. Un šie ciemiņi ir ļoti svarīgi šam festivālam, jo Heino Tartes bija pirmais igauņu cilvēks, ko es pirms 25 gadiem atradu. Un līdz ar to sākās Latvijas un Igaunijas festivālu draudzība. Un tad, kad festivālam bija pirmie gadi, tad Heino brauca katru gadu. Un viņš bija tas, kas pārstāvēja Igauniju. Bet Heino Tartes ir Igaunijas godājams cilvēks. Viņš ir pirmais Igaunijā, kas sāka izgatavot igauņu ermonikas. Tas, ko jūs arī kāds vakar redzējāt, tas, ko arī šeit redzat, viņš sāk izgatavot, un tagad vienā no apgabaliem šīs ermonikas ir citi daži meistari, un Heino ir tas, kas šo ermoniku izgatavošanas tradīciju atjaunoja Igaunijā. Un viņš arī ir saņēmis valdības apbalvojumus par to, ka viņš uztur šo ermoniku tradīciju. Tad aplausi Heino Tartes. Un tad, lai spēlē jums viņa grupa, Heino Tartes un draugi. Добрый день, уважаемые друзья. Я хотел собой взять такой хороший язык, все-таки такой деревянный язык с собой все-таки получилось. Ничего, может понимаете, но извините, но не умею даже хорошо эстонский и по-русски вообще не умею. От эстонского народа желаем вам всем хорошее счастье и здоровье. Мы приехали из Южной Эстонии, там Põlvaski уезд, такой маленький город поблизости оттуда. И мы занимаемся такой народной музыкой. Собираем и поем и играем такую музыку. Начинаем. Kurvad vaevlesid ajakad rannal, kurval kohises vahune vool. Kurvad vaevlesid
vaikseks jäänud on kallima rind. Üle lageda vette vaid kaja, kurv ja hiiatse pulburi laul. Üle lageda vette vaid kaja, kurv ja hiiatse pulburi laul. Tagasi Eestimaa pojad, tulge tagasi, ootame teid. Võtke kaasa kõik langenud sõbrad, võtke kaasa ka haavatud õid. Võtke kaasa kõik langenud sõbrad, võtke kaasa ka haavatud õid. Paldies! Простите, танцоры, у нас девочка вам подарит маленький, три пары, которые играли, сюрприз маленький. Правильно сделали. Сразу можно танцевать. Если гармонист играет, тогда сразу должен танцевать. Istun Piusajõe kaldal, vaatan laitesse. Mõtlen kallima peale, kes on kaugel siin. Mõtlen kallima peale, kes on kaugel siin. Jõekaldad põltsevad lilled, allorus voolavad veed. Taevast on kadunud pilved, kui kaugel mu kallima tee. Taevast on kadunud pilved, kui kaugel mu kallima tee. Topin ma sulle taas lilli, puistan need laitesse. Õrnvalgeid toome õisi, kuid aina vaid sinule. Õrnvalgeid toome õisi, kuid aina vaid sinule. Tervisi sulle ma saadan Piusajõe laitega. Õnne sulle ma soovin toome õitega. Õnne sulle ma soovin toome õitega. Ma jälle Piusajõe kallastel käin. Kalli ma mõtlen vaid sulle, millal küll näha sind võin. Kalli ma mõtlen vaid sulle, millal küll näha sind võin. Istun Piusajõe kaldal, vaatan laitesse. Mõtlen kallima peale, kes on kaugel siin. Mõtlen kallima peale, kes on kaugel siin. Paldies, aitäh! Этот знакомый песня был, да, у вас там?
У нас этот называется этот Piusajoe kaldal, этот Piusa, aga у вас Kauja on, правильно? Вот, ну не, следующая песня такой быстрая песня, это сладкая песня. Сладкая песня, да. Suhkruveksin armastan, ootan mil sind näha saan. Äkki sinun mamale, sugugi ei meeldi see. Suhkrudelt kahvist ma teen, las ma sinu ära söön. Või ma ainult suudlen sind, et sa armastaksid mind. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Oh! Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Suhkrudelt vaid minuga, tantsi täna polkat sa ja las mind teised vaatavad, kui sa tantsid minuga. Suhkrudelt mul oled ruu, maailmas kui ei missi muu. Möödub päev ja möödub kuu, suhkrudelt on ikka truu. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Ja koju me ei lähe, ja papa, mamma me ei lähe. Un kā pirmais nāk muzikants Kazimirs no Lietuvas. Viņš pieteicās arī uz šo konkursu. Par Igaunijas draugiem mēs nebalsojam, jā, bet par Kazimiru jau varēs balsot. Un balsošana notiks šādi. Tur jūs redzat galdiņu, jā. Un tur tāda tāfela atgādinājumam, nu kādi muzikanti ir, jā. Un tur blakus ir trauciņš un ir pildspalvas un lapiņas iekšā. Jūs uzrakstat, par ko balsot, ja tur, piemēram, jūs uzrakstat, piemēram, nu, ja tur nevar uzrakstīt īsti uzvārdu, uzrakstat vārdu un tad tajā pītajā muciņā iemetat. Un mēs pēc tam saskaitīsim. Balsot var visu laiku, kamēr spēlē muzikanti un vēl drusku pēc tam. Да, можно, да. Я хочу передать Ивету этот маленький подарок от нашего группы. Nu tad ar aplausiem, ar tejām, tad visiem konkursantiem arī vieglāk spēlēt, ja jūs arī dejojat, ja? Laba diena. Atvažiavau iš Ignalinos, iš Lietuvos, iš Ignalinos miesto. Ir pradžiai maršas. Jūs visu sapratāt, ja? Tautai. Visi sapratāt.
Ir sekantis kūrinys tai bus valsas. Prašom pašokti. Oh. Paldies! Tas bija Kazimirs Blazevičus no Lietuvas. Lūdzu. Jūs iedomājaties, ka šādās harmonikas, tās ir 3 rindu harmonikas, kas 20. gadsimta 30. 40. gados vēl Latgalē bija, jo tās no Pēterburgas varbūt atveda vai arī paši izgatavoja. Jūs iedomājaties Zaļumballi, kad viens tāds labs muzikants apnāca un visiem spēlēja šādi. Aplausi Kazimiram! Kā nākamo skatu es aicinu tādu muzikantu personību, ko jūs katru gadu redzat, katru gadu. Un tas ir Antons Savickis. Un viņš ir tāda kolorīta personība. Mums
nu latgaļis, nu kaunatis. Un es domāju, ka muzikantu svētki nebūtu tādi, nu pēc tam notikuši, un tad, kad viņi nebūtu atbraucis. Tāda nevar būt, es saku, tad Antons Savickis. Un es atgādināju, ka jau sākot ar Kazimieru par igauņu spēlmaņiem nebalsojam, bet sākot ar Kazimieru, tad jau var īt ņemt no kastētis lapenis un pierakstēt un mestumā pētajā muceņī balsojumus, ja? Nu, lūdzu. Paldies! Sveicins jums no Lielo Līpu kalna pakojas, it sevišķi ievietien tev ar tavu 25 gadu tādu sudrobu. 25 gadi, kā man te braucu ceļi, sīva gudroka par garmani. Saka, ka 25 gadus socās vēl viss no jauna. No sudobra, viss tev vēl 4 raizes pa 25 te jovodai tie visa līta. Vismos! Sveicins jau ir, kā pirmų gobolu es domāju, nu tev katru gadu es jau nespēliešu vairāk, pagājušajā gadu sacīju davāga. Jūdens tavs kā zolis man, jūdens tavs kā zolis man, jūdens tavs kā zolis man, vārstiem mola vintuļai. Dzīve man iet zanes priekšu, tā kā gadus mūs laiks, bet bez prīka napalikšu. Spēja rastīs rūžums svaigs, dauga viņa utemēlu. Tu man būsi draudzenei, tu man būsi draudzenei, tu man būsi draudzenei, tu man būsi draudzenei, laikai pīnam nasarīvs.
Gona? Šonton, paldies. Jau visi saprata, ka tu moki labi spēļot, jau visi iet bolsot, jā? Visi dziedā, lūdzu tev dovana, nu mīsim arī. Nu, šī svātki ir, nu, priekš manis, gan muzikanta, gan pasaukumu vadietoja, gan pietnīka, ir labi dēļ tam, ka katru gadu atbrauc kāds muzikants, kas ir pirmo reizi. Tas nozīmē, ka tī svātkiņi mostai nevar beigtīs, jo visu laiku ir kāds jauns muzikants. Un šogad ir diezgan, es sacātu ar lieliem aplausiem, mēs gaidām jaunu muzikantu Emīlu Loginu no Riezeknis, kuram ir izmocos Riezeknis muzikas vidusskolā un tīši etnomuzikologu klasi un spēlēja garmani. Un tad Emīlu visu izstāstīju. Principā visu. Un tas nozīmē aplausi Emīlam. Viņš arī ir mūsu konkursants, un tad jūs atceraties, ka Emīls varat nobalsot par Emīlu. Un Emīls, tas nozīmē, pazaveriet kāds ražants. Tas bija tāds liels, jau ir liels, smugs muzikants, un ir tas konkurss, jām vīnam spēlējot ir kā tāds porbaudījums, kā agrāk bija kātīgs večerinku, jaunīs muzikants, un tad vai nu doncos ļauži vai nedoncos. Nu, lūdzu, Emīl. Šodien nospēlēšu divu žipēkus gabalus. Pirmīs bijis no tāds gabals no Bektinovas, Šieberemīs. Zingēties ar savu gitāru. Thank you.
Nu, tad, ka Evelīna Ieļauj vēl vīnu, lai jau tauta priecājās. Nu tad atbalstam ar aplausiem, kad Emīls spēlēja, ja dancot vēl nedomcojte. tad trešo institūcijas valsts ar nosaukumu valsts ar svilpošanu, bet šodien bez svilpošanas. Valsts ar svilpošanu, bet Emīls nesvilpoš šodien, ja? Aplausi Emīlam vispirmo reizi viņš pats palaists un uz skolas konkursu. Kā ir tas tev, Emīl? Es ceru, ka tu biji vēl vakarā vīnu gabalu, kaidu uzspēļosi, jā, un es ceru, ka tagad tu katru godu, kad biji svēti, jau biji izmociet, labi. Paldies, paldies. Nu, nākamie muzikanti ir jaunīši. Bet nekaidos školos nav govuši, un tas ir Reinis Novics un Zane Dukaļska. Viņi ir izauguši muzikantu vidī. Reinam bija kāda 5. klasē izstaigojis muzikantu svētkiem Viļānos, kad kādu periodu muzikantu svētki notika.
Tā es izemocīju garmaņi spēļoti. Tagad es sacautu, ka es no jaunīšiem bez muzikas, Reiņam nekaidas muzikas skolas apakšā nav, es spēļoju vismaz 5 instrumentus. Savukārt Zaņa, dzēvojot pēc muzikantu svātkiem, izauga. Kodreiz voca traukus, slaucie goldus par atticināmu samaksu, ja? Bet tad, ja skatījos video, ka es spēlēju bubinu, un tad iebrauc ekspedīcijos man leidza. Un tad Zaņa ir, es sacautu no jaunīšiem, tāda labākīs bubina spēlmenis Latvijai, kurai ir sava tehnika un sava ideja, kā spēlot. Un itai bubinu, Zaņa, itam bubinam nav tai spolvu, parodi Zaņa. Nav šitam, bet būtībā visvairāk ir tādu bubinu, ko Zaņa spēlēja, kuriem nav noņemta spolva. Un tas ir Zaņas izdūmojums, lai dūbjok skaņ. Un Zaņa arī ir veikusi diezgan labu pieteikumu, kā bubins ir dzēvojis Latgalī. Nu tāds Reiņš un Zaņa. Cerams, ka jūs dancosit, jā? Jā, jī obi dancos un jūs arī tad. Labdien, Barkavā! Lai jums lustīgi svētki!
Paldies un jauku jums vakar! Nu, paldies Reņam Izanei. Nu, vēl vakarā koncertā Reņa Zaņa varēs dzirdēt. Bet šī ir tī, kuras vakar sacīju, ka ja jau ir jaunieši brauc, tad jau itī svātki nezabeigsies. Itī ir jaunieši izauguši starp muzikantiem itu mūsu svātu. Nu, tagad uz skatuvis mēs aicinājām vēl vienu latgaļas cilvēku, kurš požavotīs iz Reigu, kā daudzi. Nu, Reiga jau tāda latgaļas galvaspilsēta viņa ir. Tas ir Nikolais Zaharovs, kas Nikolais jau īt. Un jām palīdzēs Jāna. Nikolais Jānu ir uzskatījis, viņš nekai bez Jānas vairs nespēlē viņš pats. Viņš tikai ir Jānu, un Jāna atkun savukārt ir tāds bērns un jaunietis, kas izaudzinots munā kapelā, jo Jāna bija ļoti mozaku, tad goja spēļot kapelu, un tagad ir pa 11 gadiem jau ir izaugusi, izamocējusi spēļot daudzus instrumentus. Kā es sacātu, un kuli godus jau pasaveris Jānu, lai varētu paspēļot. Tas nozīmē, ka uzskata, ka labs muzikants. Nikolai Zaharovs un Jāna Slokenberga. Dziesmu pēc pasūtījuma. Es dziedāšu par tevi tēvu zemi. Dzīdat, a jūs dzīdat, Nikolais, lai spēlēt. Ja. Nu, tagad pamēģināsim uzspēlēt trako latgaļu polku.
Tā jau bija arī agrāk, kā tāds muzikants godūs paņem jaunāku muzikantu līdzes večerinku, atroda publikai, pasaver vai publika doncoja, saka, o, labs muzikants. I todėl tas jaunīs muzikants dzēvoja pats savu dzēvi. Nu, paldies tev jau, ka Jānu visur izvozoja līdzi par večerinkam. Tā jau nākamu mēs tagad aicinājam Pēteri Brišku. Pēteris mums ir no Rīgas, bet ar sakni Latgalē. Pēteri nāc. Pēteris nāk. Pēteris mums uz svētkiem sācis braukt kādus gadus. Trešais šitas ir, ja? Populis. Jā, populis. Pēterim laikam mūzikas spēlēšana nav vairāk priekš dejām un ballēm. Viņam mūzikas spēlēšana ir priekš dvēseles, priekš veselības. Viņš to dara mājās, viens. Pareizi stāstu. Nu, varbūt kādu dzimšanas dienu paspēlē, vai ne? Draugiem paziņām aiziet dzimšanas dienu paspēlē, bet viņš nav tāds. Pēteris mums nav lielais festivālu braucējs, bet atbalstam Pēteri. Viņš ļoti cenšas, un viņa mūzika palīdz dzīvot, tāpat kā jums visiem, kuri braucat uz festivāliem. Pēteris Briška. Labā relaks mūzika. Paldies tev, uzmanīgi. Bija ļoti skaisti, pareizi. Kur jums vēl labāk? Lietus nelīst, saule nekasē, tā kā dažas dienas atpakaļ. Tādā čiliņā mēs klausamies, kā Pēteris spēlē, vai ne? Un nākamais uz skatuves, un tas ir pēdējais konkursa dalībnieks, pēc tam jau būs koncerts, jā? Ir Rimantas Treigis. No Visaginas Lietuvā. Aplausi Rimantam. Neaizmirstiet par kastīti, kurā ir lapiņas un zīmuļi, un tā muciņa, kurā ir jābalso. Rimantas atkal spēlēs 3 rindu harmonikas,
kuras, nu, tā kā Latgalē ir spēlētas, tā kā iedomājieties tādu pēcpusdienu, Latgali, pļaviņu un večerinku. I tad Rimants atgojas spēļot, jūs donsot. A bobenis apliek sēdēt ap krāslim ir vērtīs, kā jaunī donsoja. Вальсюкас. Хочу пошоkt. Thank you.